Kad viņi jau bija tālu prom, Frencis pateicās Paspartū un jautāja: "Kā jums tas izdevās?" Paspartū pastāstīja, ka viņš tumsā paslēpās aiz ugunskura. Viņš piemeta ugunskuram dažus svaigus zarus, lai būtu vairāk dūmu. Kad sargi aizdedzināja ugunskuru, Paspartū ātri ielēca tajā un uzvilka galvā raģes turbānu. Dūmu bija tik daudz, ka neviens to neredzēja. "Un pēc tam jūs paši visu redzējāt," teica Paspartū. "Lieliski," teica Phileas Fogs. Viņi turpināja ceļu džungļos. Zilonis vienā no groziem nesa skaisto atraitni audu. 10 no rīta viņi jau bija dzelzceļa stacijā. Viņiem tālāk bija jābrauc ar vilcienu uz Kalkutu. Phileas Fogs samaksāja pavadonim par pakalpojumiem un uzdāvināja viņam ļoti dārgu dāvanu. Fogs pavadonim uzdāvināja ziloni. Drīz viņi jau bija vilcienā. Viņi visi brauca vienā kupejā, arī Audu viņi ienes iekšā. Vilcienā viņa sāka atgūt samaņu. Auda bija ļoti pārsteigta. Viņa saprata, ka viņa nevis deg ugunī, bet atrodas vilciena kupejā kopā ar 4 nepazīstamiem vīriešiem. Francis viņai paskaidroja, kā viss notika. Auda bija ļoti pateicīga visiem, kas viņu izglāba. Vēlāk Auda pastāstīja Phileasam Fogam, ka Hongkongā dzīvo viņas brālēns, bagāts tirgotājs. Viņa varētu palikt pie brālēna, kamēr paies laiks, un visi aizmirsīs, kas notika templī. Phileas Fogs saprata, ka Indijā Auda nevar palikt, un piedāvāja aizvest viņu līdz Hongkongai, kur viņa varēs dzīvot pie sava brālēna.